10 gadu jubileju nosvinējis Frankfurtes latviešu tautas deju kolektīvs Dimdari. Savu darbību tas savulaik sācis gandrīz nejauši, bet tagad kļuvis par vietu, kur deja vieno ne tikai latviešus. Un nu jau dejotāji sapņo par nākamajiem dziesmu un deju svētkiem. Plašāk stāsta Līva Karlsone sadarbībā ar Latviešu.com. Dimdaru tapšanai Frankfurtē ir visai spontāns stāsts. 2015. gada Eiropas latviešu kultūras svētkos Briselē Sauiņa Frankfurtes latviešu sprieda, cik skaistu rozīnīti katram koncertam piešķir tautas deja. Skāde, ka Frankfurtē sava kolektīva nav. Un tad mēs tā sapratām, ka droši vien nav jēgas gausties, ir vienkārši jāmēģina darīt kaut ko. Tā kā mēs skatījāmies uz Štutgartas dejotājiem, tad tā kā no vienas puses domājām, nu nav jau tā Štutgarta tik tālu. Tajā pat laikā Štutgarta no Frankfurtes ir apmēram 2,5 stundas ceļš. Jāsaņem drosme, jāiet pie kolektīva vadītāja topošā un jālūdz. Un es atceros vēl tagad, kā es stāvu uz trepēm, un man pretī nāk 3 Ilzes. Ilzes, uzvārds neatcerēšos, 3 Frankfurtes Ilzes. Un viņas man uz tām trepēm noķer un saka, mēs arī gribam dejot, un tā tapa Dimdari. Citiem vārdiem, Lauras pašas dejas mīlestība bija tik liela, ka viņa piekrita mērot 2,5 stundas uz mēģinājumiem, lai arī Frankfurtē dimdētu latviskais deju solis. Un darīja to 7 gadus. Pēc tam Dimdaru vadību pārņēma Sandra Zesere, arī visai spontāni. Bija noruna tāda, ka es atbraucu novadu vienu mēģinājumu, jo es saku, ka ir vienmēr jābūt tādai sinerģijai, saskaņai. Un tad pašā pirmajā mēģinājumā, kad es mēģināju viņiem kopā dejot, ienāca iekšā Mārīte, Latvijas biedrības vadītāja, un stādīja mani priekšā Dimdari jau kā deju kolektīvu vadītāju. Īsti nemaz man nepaprasta, ka jūs šis. Laikam jau sinerģija bija, jo tā viņi dejo kopā jau 3 gadus. Turklāt savām rindām piesaista nevien latviešus, bet arī vācu, argentīniešu un poļu dejotājus. Man personīgi ir ļoti interesanti dejot starptautiskas dejas. Tas ir kaut kas ļoti skaists, vienojošs un, es pat teiktu, gandrīz svēts. Satiekot dažādus cilvēkus, kurus varbūt pat nepazīsti, bet kopā dejo, vienmēr rodas ģimeniska sajūta. Ja visi cilvēki no dažādām valstīm kopā dejotu dažādas dejas, tā būtu labākā miera recepte. Koncerta skatītāji liecina mīlestību pret tautas deju, ko jūt dejotāji paši. Viņiem izdevies pārraidīt arī pasākumu viesiem. Īsts tautas gars, tāds nevis uzspēlēts, bet dzīves tautas gars. Un es tieši tādos pasākumos gribu piedalīties. Nevis parādīt tur, bet izdzīvot to sirdi. Un es to sajūtu šodien. 10 gadi nosvinēta, un Dimdari jau sapņo par nākamajiem dziesmu un deju svētkiem. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.